Labdien, Rīta Ivanova no Kaizen.lv, programmas Stipras dzīves karte autori. Šajā video es pastāstīšu jums, kāpēc man tik ļoti patīk bungošanas tehnika un kāpēc es to iesaku apgūt visiem cilvēkiem. Neatkarībā no tā, vai jūs esat miljonārs, vai tikko savelkat galvas, vai esat skolotāji, vai esat uzņēmuma vadītājs, vai esat mājsaimniece, mamma vai tētis. Neatkarībā no vecuma, vai jūs esat pensionārs, vai students, vai skolnieks, vai darbinieks, es tiešām visiem no sirds iesaku apgūt šo tehniku un pielietot to. Un es pastāstīšu, kāpēc. Kad es uzzināju par šo tehniku pirmo reizi, tas bija kāds 5 gadus atpakaļ, es strādāju bankā, un paralēli man jau bija prakse personīgajā izaugsmē, garīgajās praksēs, taču pamat mani ienākumi bija no darba algas bankā. Un man draudzene atsūtīja e-pastu, kurā bija links uz YouTube video, kur vīrietis brillēs darīja dīvainas lietas. Viņš bungoja sev pa galvu, sejas, dažādiem punktiem, teica dīvainas tekstus, kaut ko par naudu, kaut ko par traumām, kaut ko par emocijām. Un tajā brīdī, kad es to ieraudzīju, man likās, ak, nē, tas gan izskatās muļķīgi kaut ko tādu darīt, un liekas, kas tāds varētu kaut ko mainīt. Tas ir pārāk vienkārši, tas pārāk muļķīgi izskatās, un nē, tas nav priekš manis. Tas bija tās manas pirmās domas, ko es guvu pirmoreiz iepazīstot emocionālās brīvības tehniku. Taču pēc dažiem gadiem, kad 2010. gadā es izdomāju aiziet prom no bankas darba un uzsākt fokusēties tikai uz savu uzņēmējdarbību, es sapratu, ka patiesībā būt par uzņēmēju nav tik viegli. Tad, kad jūs kļūstat pats sev saimnieks, kad visi jūsu ienākumi ir pilnībā atkarīgi tikai no tā, ko jūs darat vai nedarat, es sāku saprast, ka neskatoties to, ka man bija ļoti laba finansiālā izglītība, ekonomiskā izglītība, ka man ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Man ir jāmācās, kā vadīt savu biznesu, kā pelnīt naudu. Un problēma bija tajā, ka man patiesībā bija ļoti grūti paprasīt par savu darbu atalgojumu. Cilvēki lūdza man palīdzību, un es tiešām varēju palīdzēt. Un, ja, manas spējas un zināšanas šajā jomā bija pietiekams, lai es varētu palīdzēt, taču galvenā problēma bija, man likās, ka prasīt naudu par palīdzību cilvēkiem ir slikti. Un, lai arī es ieguldītu tūkstošiem latu, burtiski tiešām tā ir dažādās programmās, personīgajā izaugsmē, lai tiktu skaidrībā par to, ko es gribu darīt, kā es to gribu darīt, kā pelnīt naudu, kā atbrīvoties no kādiem blokiem, tā skaitā arī naudas blokiem. Bija tā, ka izskatījās, ka es ieguldīju ļoti daudz naudas, taču atpakaļ maskas nāca. Un es joprojām biju turpat, kur es sāku. Un pagāja diezgan ilgs laiks, paldies Dievam, man bija uzkrājumi līdz ar to, bet kā finanses es zināju, ka ja nauda neienāk, tikai tu tērē savus uzkrājumus, tad pienāks laiks, kad tas beigsies. Un vienu jauku dienu es teicu sev, nē, Rīta, man ir jāatrod kaut kas tiešām efektīvs un iedarbīgs, kas beidzot varēs sakārtot šīs manas lietas. Un, kā saka, ja nodoms ir izteikts, tad arī atnāk risinājums. Un tā kādu dienu, es pat neatceros, kā tas notika, es atradu citu video YouTube, kur Margaritas Linčas YouTube kanālā, kur viņi stāstīja par naudas lietām un pielietoja bungošanas tehniku. Un šoreiz mani tas tā ļoti uzrunāja, jo veids, kā viņi to pasniedza, bija vienkārši fantastisks. Un es domāju, ok, man vairs nav ko zaudēt. Es izmēģināšu, kas tā brīvības tehnika ir un kā viņa iedarbojas. Un es tiešām veltīju laiku tam, lai iedziļinātos, izprastu, iemācītos šo tehniku un tieši fokusēs uz to, lai strādātu ar naudas lietām. Un rezultāti bija fantastiski. Tiešām šī tehnika mainīja ļoti, ļoti, ļoti manu dzīvi. Man tiešā gan pārnestā nozīmē. Jo izrādās, ka viss, ko mēs darām, visas mūsu darbības, visi lēmumi, ko mēs pieņemam, ir atkarīgi no tā, ko mēs jūtam. 100%. Mēs rīkojamies, izejot no mūsu emocijām. Ja jūs jūtaties labi, jūs pieņemat vislabākos lēmumus. Gan par to, ko ēst, par to, lai vingrotu, par to, lai dzīvotu veselīgi, par to, lai, teiksim, nosauktu kādu, konkrētu naudas summu par to darbu, ko jūs darat, lai novērtētu sevi pietiekami labi, lai veidotu un arī rīkotos savā biznesā tā, lai tas būtu ienesīgs.
Te pašā laikā arī, ja jūs jūtaties slikti, ja jūs jūtat bailes, šaubas, nedrošību par sevi, jūs pieņemsiet vissliktākos lēmumus. Jūs pieņemsiet vissliktākos lēmumus attiecībā uz to, ko jūs ēdat, uz to, jūs pieņemsiet lēmumu pārstāt vingrot, neiet uz sporta zāli. Jūs sabotēsiet sevi savā biznesā vai savā darbā, savā karjerā, savās attiecībās, visās dzīves jomās. Tātad emocijas ietekmē mūsu dzīves 100%. Un emocionālās brīvības tehnika ir tā tehnika, kas ļoti maigi, ātri un efektīvi palīdz tikt ar to galā. Un ja jūs maināt savas emocijas, tad mainās arī jūsu realitāte. Tagad es jums pastāstīšu galvenās pamat iezīmes, kāpēc šī tehnika jums ir vajadzīga un kāpēc man tā ļoti patīk. Pirmām kārtām, šī tehnika ir ļoti vienkārša. Viņa ir ļoti vienkārša un jebkurš var to apgūt. Sākot no bērna, beidzot ar pensionāru. Tā ir ļoti vienkārša. Ja jūs to apgūstat, jūs kļūstat pilnīgi neatkarīgs. Jo, lai praktizētu šo tehniku, viss, kas jums ir vajadzīgs, jāļauj sev just jūtas un izmantot savus pirkstus pilventiņus, lai izbangotu šīs jūtas, šos notikumus, visu to, kas jūs uztrauc, caur jūsu ķermeņa punktiem. Tad tā ir ļoti vienkārša un pieejama. Nākamais, tā ir ļoti iedarbīga un ātra. Mēs dzīvojam laikā, kad dzīves ātrums pieaug, tas pieaug ar katru dienu. Un tas rada stresu. Mums vairs nav laika tik daudz meditēt. Savukārt, emocionālās brīvības tehnika ir vienkārši fantastiska, jo 5 līdz 10 minūtes, ko jūs veltat bungošanas tehnikai, dod tādu pašu rezultātu, tā nomierina jūsu ķermeni, jūsu prātu tikpat ātri un efektīvi, kā tas būtu, ja jūs meditētu 1,5–2 stundas. Tad tā vietā, lai tagad veltītu meditācijai 1,5–2 stundas, jūs varat 50 minūtes pabungot un tālāk turpināt savus darbus. Tas ir tiešām efektīvi. Un teikšu tā, pirms manā dzīvē nāca emocionālās brīvības tehnika, es meditēju ļoti daudz. Bija pat dienas, kur es meditēju 6 stundas dienā. Taču efekts, ko es guvu izmantojot emocionālās brīvības tehniku, tiešām bija daudz ātrāks un efektīvāks. Tad viņa ir ļoti ātra un vienkārša un efektīva. Nākamais, šo tehniku var pielietot jebkurām dzīves jomām. Jūs varat izmantot to savas veselības uzlabošanai. Jūs varat izmantot to svara samazināšanai, piekļūt jūsu radošajam potenciālam, ideju ģenerēšanai, biznesā, sakārtot naudas lietas, attiecībās. Pilnīgi visās dzīves jomās tā ir iedarbīga. Tālāk, to var veikt jebkurā vecumā. Vai jūs esat bērns, vai students, vai darbinieks, vai pensionārs, jūs varat šo tehniku izmantot. Šo tehniku ārzemēs arī, piemēram, izmanto ļoti daudzi augsta līmeņa sportisti pirms sacensībām, lai nomierinātu savu nervu sistēmu un varētu fokusēties uz rezultātu. Arī bērniem iemāca šo tehniku, lai pirms uzstāšanās vai pirms eksāmeniem, pirms kontroldarbiem skolā viņi var nomierināties un fokusēties un būt atvērti savām zināšanām un radošajiem potenciāliem. Rockzvaigznes, kinozvaigznes. Mūsu šīs personīgās izaugsmes guru arvien vairāk un vairāk cilvēki apgūst šo tehniku. Jā, es varbūt nosaucu šīs galvenās iezīmes un iemeslus, kāpēc jums vajadzētu iemācīties šo tehniku. Taču es esmu cilvēks, man ir svarīgi, lai tehnika, ko jūs izmantotu, vai tā ir, teiksim, jūsu personīgā izaugsmē, vai tas ir saistīts ar svara samazināšanu, vai, teiksim, ar jūsu biznesa attīstību, man ir svarīgi redzēt praktiskus, reālus rezultātus. Un es tagad nosaukšu 3 galvenos rezultātus manā dzīvē, kas iestājās pēc tam, kad es izmantoju bungošanas tehniku, kas lika man vienkārši viņā iemīlēties. Tad pirmām kārtām, kad es sāku izmantot emocionālās brīvības tehniku, tad atbrīvoties no savām bailēm, uztraukumiem, šaubām par sevi, par savām spējām, sakārtoju savas attiecības ar naudu, tad pirmais, kas notika, man palika daudz skaidrāk tas, ko es vēlos darīt manā biznesā. Es sapratu, kur man ir jāsāk, kā man ir jākārto savus biznesu, kā man ir jāplāno. Es radīju stipras dzīves kartes programmu,
kurā es palīdzu cilvēkiem atrast viņu dzīves aicinājumu un iemācīties, kā veidot ap to savu karjeru vai biznesu. Tad tas bija tas lielākais punkts, asperis punkts, ka es guvu skaidrību par to, ko es vēlos darīt. Un es varēju fokusēties uz programmu radīšanu un sākt palīdzēt citiem cilvēkiem daudz vairāk un daudz dziļākā un plašākā līmenī. Otrais, mani ienākumi pieauga. Uzreiz pirms tā, kā es sāku fokusēties uz to, lai izmantotu bungošanas tehniku, lai atbrīvotos no saviem blokiem attiecībā uz naudām, uz tām programmām, ko es guvu vēl no maniem vecākiem, no tām visām, tiksim, es biju ļoti garīgi fokusējusies cilvēks, un man tiešām bija ļoti tāda attieksme, ka nauda ir slikti, ka domāt par naudu ir slikti, ka censties nopelnīt naudu ir slikti. Bet tā nav patiesība. Tā nav patiesība. Un es tiku ar to galā, izmantojot emocionālās brīvības tehniku. Tad, tiklīdz es sāku to darīt, mani ienākumi pieauga burtiski pēc 1 mēneša 5 reizes vairāk. Un tie turpina augt, jo es turpinu strādāt ar visiem tiem blokiem un ierobežojumiem, kas ir attiecībā uz naudu. Tad pieauga mani ienākumi. Un trešais, pēdējais mans sasniegums, ko es panācu izmantojot emocionālās brīvības tehniku, es atbrīvojos no 13 kg liekā svara 4 mēnešu laikā. Bez drastiskām diētām, bez vingrošanas. Ja? Strādājot ar pamat cēloņiem, ar tām emocijām, kas lika manam ķermenim uzturēt lieko svaru. Un kā tas notika, tas bija fantastiski. Tas bija daudz vieglāk, tas bija tiešām jautri un fantastiski, kā tas viss notika. Un tas bija tā kā pēdējais punkts uz zīmes, kas 100% pārliecināja mani par to, ka šī tehnika ir tiešām efektīva. Un tas, ka jūs šodien skatāties šo video, ir pierādījums, vēl viens pierādījums tam, ka šī tehnika strādā. Jo pirms tam man bija paniskas bailes, ļaut sevi redzēt, runāt, filmēties, bet es izbungoju visas šīs bailes, un tagad jūs varat redzēt šo video. Lūk, tie ir galvenie iemesli, kāpēc man šī tehnika patīk. Un tāpēc es gribētu iedrošināt arī jūs apgūt šo tehniku. Ja jūs vēlaties pārmaiņas savā dzīvē, jebkura veida pārmaiņas, vai tās ir attiecībā uz naudas lietām, vai attiecībā uz savu ķermeni, veselību, svāru, vai attīstīt vairāk savu biznesu, atrast jomu, kurā jūs gribētu sevi izpaust, atrast jums vislabāk piemēroto karjeru, sakārtot savas attiecības, tad šī tehnika ir tehnika, kas reāli var jums palīdzēt. Tāpēc lūdzu parakstieties uz manu kanālu. Tur apakšā jūs varat abonēt manu kanālu, jo turpmāk arvien biežāk es ielikšu šajā kanālā kādu video, kur būs kāds bungošanas tehnikas vingrinājums, kas palīdzēs jums sajust rezultātu un iedvesmos jūs mainīt savu dzīvi. Jo bungošanas tehnikas fantastiskais ieguvums ir tas, ka tad, kad jūs izbungojat to, kas jūs ierobežo, vai tās ir negatīvas emocijas, vai negatīvas atmiņas, kaut kādas traumas no iepriekšējiem dzīves notikumiem, tiklīdz jūs to izdarat, jūs piekļūstat radošumam, savai radošajam potenciālam, un jūs piekļūstat risinājumiem, jūs piekļūstat idejām, un jūs skaidri zinat, kas ir jādara, un jums ir enerģija un iedvesma rīkoties. Tāpat arī lūdzu paskatieties manu mājaslapu kaizen.lv, kur jūs varat arī pieteikties 4 bezmaksas video, kura ir vingrinājumi, emocionālās brīvības vingrinājumi tieši labklājības uzlabošanai. Paldies jums par uzmanību un tiekamies nākamajā video. Atā!